Sveiki! Kas mums šeit ir ieradies? Tātad no paraudzīņiem tātad viena lieta. Cloud Managed Switch, par kuru bija nu pat webinārs no Tooling Care platformas vai web interface ir iespējams tātad menedžēt šo te switchu. Un to mēs arī noteikti izpakosim un notestēsim, bet to secīgi apskatīsim visu, kas mums šeit ir atnācis. Tātad nākamā lieta, kas mums ir atnākusi, Vismai DS 5. sērijas 4 megapikselu jaunā tipā S3 kamera. Kas viņai ir īpatnējs? Īpatnējs ir tas, ka viņai ir self-learning algoritms, un to mēs arī noteikti kaut kādā veidā tam pieskarsimies, tā kā mēs viņu testēsim, bet sākumā mēs viņu tātad izpakosim, tik līdz pabeigsim apskatīt visu, kas mums šeit ir atnācis. Tātad, kas mums šeit ir vēl? Mums ir sestās paaudzes bezvadu standarta, bezvadu routeris. Jā. Datu pārsūtīšanas ātrums līdz 3 gigabitiem sekundē. Tas mums ir jaunais modelīts, to mēs arī noteikti nopētīsim. Jā, jauki. Tālāk lieta, kas mums ir atbraukusi, ir vēl arī šīs te iekštelpu monitors, iepšu VTH. Šis mums ir 5.4.2.1HW. Tātad uz Android bāzes, darbojas no standarta PAE. Iespējams viņam arī pievienot klāt apsardzes sistēmu, apsardzes to centru mezglu iepšu hubu. Tad viņš ir arī lietojams kā video novērošanas sistēmas, kameru, monitoringa monitors. 7 colu touchscreen monitoriņš. Jauki. Tālāk nākamais, kas mums ir atbraucis, ir šis te video intercom kits, jeb šis domofonu kits, kurš sastāv no, mēs te varam apskatīties, šādi būs redzams. Tātad mums ir gan ārā stacija, gan komutators, gan arī iekštelpu planšete. Un viņam ir tātad iespēja arī skatīties video novērošanas kamerā, pārraidīt, plug and play, tā kā līdz ar to vajadzētu būt visam baigi. Visam vajadzētu būt ļoti vienkārši, un to mēs arī centīsimies uzskatāmi parādīt, lai pēc iespējas sistēma ir saprotamāka un lai mums būtu pēc iespējas ērtāk viņu lietot. Jā. Remote intercom with mobile app. Tas nozīmē, ka uz telefonu mēs varam arī pieslēgt aplikāciju un šo sistēmu vadīt attālināti. Tas mums ir ļoti noderīgi. Ja neesam mājās, varam vadīt sistēmu no telefona. To mēs arī visu notestēsim un jums arī parādīsim. Nākamais, kas mums ir atbraucis, šo kameru es jau ilgi gribēju dabūt savās rokās, tātad stacionārā kamera plus grozām kamera. Un šis vēl mums ir 3-in-1, jeb šo T-OC. Jā, 3 vienā kamera, viņai ir kamera, viņai ir šīs te apgaismojums, un viņai ir arī sirēne, jeb šo skaļrunis, caur kuru iespējams atskaņot vai nu sirēnu, vai nu jebkuru mūsu pašu ierakstītu vai uzstādītu frāzi, skaļu. Līdz ar to mēs visu notestēsim. Šis modelis mums ir SDT4E4. Tātad viņam ir 2 megapikselu kameras. Šī ir 4 megapikselu kamera un šī arī. Līdz ar to mēs šo notestēsim obligāti. Un visbeidzot mums ir viedā ANPR kamera. Kas nezinu, kas ir ANPR? Automātiskā numurzīmju atpazīšana. Un tātad šī kamera mums ir arī šī gada reklamējamais modelīts. Tieši šī ITC413 ir šī gada modelīts, un mēs arī paskatīsimies, kas lācītim vēderā, kas iekšā kastē, un kādas funkcijas viņa veids, bet to secīgi uz priekšu.